esam apakaļ un man ir pievienojies kupls pulks praktiķu, jāsaka tā. Mēs ar Andi būvējam sistēmas, bet ir mūsu klienti, kas sistēmas izmanto. Un tāpēc man ir blakus 4 drosmīgi klienti, kas ir piekrituši šodien atbraukt un padalīties ar savu pieredzi. Tātad man blakus ir Iveta Gūtmana, kas ir Latvijas Valsts mežu finanšu uzskaits attīstības vadītāja, tad Toms Krīlovs, Kraso IT vadītājs, valdes loceklis un iepirkuma grupas IT vadītājs un valdes loceklis, Dzintars Vērenieks no Kuldīgas novada pašvaldības IT speciālists un Iveta Baltiņa, Latvijas Loto projektu vadītāja. Tāds raips pulks, un man prieks, ka netipisks mēs šeit nav grāmatvežu panelis, un tas, man liekas, arī ļoti labi raksturo e-rēķinus, tāpēc, ka tas iet kaut kur ārpus jau grāmatvedības loku un plašumiem. Sāksim ar tādu nelielu apli, ar iepazīšanos. Pastāstiet nedaudz par to savu lomu, līdzinējo pieredzi ar e-rēķiniem, kāda ir jūsu organizācija un kur jūs šobrīd organizācijā esat ar e-rēķinu ieviešanu? Tātad Latvijas Valsts meži pamatnodarbošanās ir mežsaimniecība, meža apsaimniekošana, un mana loma ir būt par grāmatvedības uzskaites datu uzturētāju un attīstīt šo grāmatvedības uzskaites uzturēšanu. Un kur mēs šobrīd esam? 85% izējošo rēķinu šobrīd mēs izsūtam mūsu klientiem, un no šī gada mēs arī esam uzrunājuši mūsu pakalpojumu sniedzējus, esam lūguši klientiem arī mums sūtīt e-rēķinus, un šobrīd mēs apmēram saņemam 13% no visiem e-rēķiniem, no visiem rēķiniem 13% mēs saņemam kā e-rēķinus un varam sākt automatizēt procesus un viņus apstrādāt. Ar ko mēs esam atšķirīgi? Mēs neesam valsts pārvaldes iestāde, mēs esam kā jebkurš uzņēmums. Līdz ar to uz mums darbojās 2028. gada likuma noteikumi. Tātad mēs šobrīd budžeta iestādēm nodrošinām e-rēķinus apusēji. Savukārt uzņēmumiem mums būs jānodrošina tikai no 2028. gada, bet jau šobrīd mēs esam aktīvi uzsākuši gan sūtīt, gan arī jau izdaram lūgumu, lai saņemtu no uzņēmumiem. Lieliski. Jā, tā kā jau pieteicāt, man ir 2 cepures. Zem pirmās cepures pārstāvot Kraso uzņēmumu grupu. Mēs esam 3 uzņēmumi, ražojam krāsas, tirgojam krāsas un krāsojam krāsas. Tur mums ir liela pieredze ar rēķiniem vēsturiski vēl no tiem laikiem, kad Edisofts un citi risinājumi nodrošināja šo transformāciju no vienā rēķina standarta uz otru, kad programmas nemācēja vienā valodā sarunāties un tam līdzīgi. Uz doto brīdi līdzīgi kā Latvijas Valsts meži, mēs arī jau pakāpeniski gatavojamies, darbojamies, izglītojam klientus, izglītojam darbiniekus, lai būtu gatavi izmantot šīs tehnoloģijas un arī pārskatām arī iekšējos procesus uzņēmumā, lai varētu darboties ar to visu. Jā. Savukārt zem otras cepures iepirkuma grupā, kas ir vairāk zināma kā Veikaltop tīkla zīmola turētājs, pārstāvot šo mācu organizāciju. Tur mēs vēl esam ceļā uz bezpapīra grāmatvedību. Savukārt tie top tīkla zīmola turētāji, viņi jau gadiem izmanto šo EDI pakalpojumu, veicot e-pasūtījumus un pēc tam arī no piegādātājiem saņemot e-rēķinus, kas ir simtiem tūkstošu mēnesī, ko cilvēks vienkārši vairs nevar apstrādāt. Tā kā, paldies. Dzintars no Kuldīgas novada pašvaldības, IT nodaļas, un manā pārziņā ir tehnisko procesu nodrošināšana, un kā viens no šiem procesiem ir arī e-rēķinu aprits nodrošināšana. Es nāku no publiskās pārvaldes iestādes, tas nozīmē, ka mums jau e-rēķinu ir obligāti jau no iepriekšējā gada. Tā kā gada esam jau to darījuši, jau ir 2. gads.
izaicinājumi ir bijuši, bet lielākā daļā ar visu tiekam galā. Viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem bija šogad, kad mēs pārcēlāmies no parastas e-adreses lietvedības sistēmām, kur daudz maz manuāli tika apstrādāti. Jāpiemina, ka mums ir gadā apmēram uz 23,5 tūkstošiem rēķinu, kas jāapstrādā. Un šogad mēs grāmatvedības izstrādes programma piedāvāja tādu lielisku iespēju, kad e-adresi var integrēt jau sistēmā, un mēs praktiski to paņēmām un jau ieviesam savā uzskaitē, kas ļoti atvieglo šo darbu, tā kā varu ieteikt. Labdien, mani sauc Iveta, un kā jau man pieteica, es pārstāvu uzņēmumu Latvijas Loto. Mēs esam valsts kapitāla sabiedrība, un mēs nodarbojamies ar to, ka radam, tirgojam cilvēkiem prieku. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas nodrošina gan skaitļu izlozes, gan momentu loterijas, gan interaktīvās izlozes. Un, ņemot vērā, ka mēs esam tehnoloģiski attīstīts uzņēmums, tad mēs arī ļoti uzņēmumā skatāmies uz dažādiem digitalizācijas procesiem un tieši kā samazināt dokumentu, papīra apriti, un vienlaicīgi arī sasniedzot mūsu klimatneitralitātes mērķus. Un viens no tādiem projektiem, ko mēs pagājušā gadā īstenojām un šobrīd veiksmīgi ieviešam ar saviem sadarbības partneriem, ir e-pavadzīmes. Un, jā, tas ir bijis izaicinošs projekts, un to mēs īstenojam šobrīd, vēl turpinam ar sadarbības partneriem slēgt līgumus un piemērot mūsu sadarbības partneriem, jā, bet tas ir noteikti tā mūsu pieredze saistībā ar e-rēķiniem arī. Lieliski, jā. Es jūtu tādas pieredzes svars telpā noteikti ir, bet tas, kas bieži, man liekas, un ko mēs dzirdam jautājums, ir ar kaut ko ir jāsāk. Tad varbūt kādus īsu padomu vai kādas darbības, kādu sagatavošanos jūs veicāt, kā jūs plānojāt, tad, kad jūs sākāt to procesu? Kuram kāds uzreiz ideja galvā ir? Es varu padalīties, kā mēs sākām. Tad 2024. gadā mēs sākām ar to, ka mēs uzņēmumā sanācām kopā grāmatvedība, biznesa virziena pārstāvji, juristi, IT daļā, izveidojām darba grupu, kuras nosaukums bija e-rēķinu ieviešana uzņēmumā. Un tad mēs ķērāmies klāt, mēs gājām pa punktiem cauri, kas mums ir jāizdara, lai mēs varētu 1. janvārī 25. gadā iestartēt uzņēmumā ar e-rēķiniem, gan izsūtot, gan arī saņemot. Un, no darbiem bija gan likumi bija jāapskatās, kas mums ir obligātās prasības, ko mēs varam papildus izpildīt. Tad bija arī procesu, mēs zīmējām uz tā brīža situāciju, ko mēs varam izdarīt. Un, ejot pa solim, mēs sapratām ļoti daudz lietas, ka mums būs jāmaina, kas mums būs jāmaina. Mums veidojās plāns ar rīcību, lai mēs varētu nonākt pie konkrētiem mērķiem. Sākotnējais mērķis bija ar 25. gadu pilnībā nodrošināt, sapratām, kas mums ir vajadzīgs, lai to izdarītu, un gājām. Un tad atnāca ziņa par to, ka ir tikai valsts pārvaldes iestādēm jānodrošina šis risinājums. Tas bija tā kā atvieglojums mums, jo mēs nebijām vēl gatavi, lai būtu viss ļoti labā un augstā kvalitātē. Mēs nodrošinājām šo e-rēķinu saņemšanu un izsūtīšanu. Tas, ka mēs nebijām gatavi paredzot un ejot ar plānu un ar stingriem datumiem un analizējot visu procesu, tas, ka mēs nebijām gatavi, ka valsts lūgs e-adresē nodrošināt šos e-rēķinus, bet saņemot šos pieprasījumus, mēs, protams, elastīgi tam pielāgojāmies un centāmies atbalstīt, jo valsts būtībā 25. gadā iznes uz saviem pleciem šos pirmos e-rēķinus.
atļaujot uzņēmējiem, tā teikt, ievilkt telpu, bet tā kā mēs bijām labi ieskrējušies, mēs pieņēmām lēmumu neapstāties un turpināt arī šo ceļu ar e-rēķiniem, arī nodrošinot viņus uzņēmumiem. Un tad bija tā, ka tad, kad mēs bijām šajā procesa izpētē, mēs sapratām, ka mums ir ļoti daudz dati pašiem jāsakārto. Mums ir jāpārstrukturizējās, mums ir jārunā ar procesiem, jo tad, kad tu sūti rēķinus klasiski PDF formā, tur ir viens skats, bet tad, kad šie te dati, kas ir kuri glabājās grāmatvedības sistēmā, tiek padoti strukturēti, un atverot šo strukturēto e-rēķinu, tu ieraugi, ka pēkšņi telefona numurs no vēstures tur parādās. Un šīs lietas ir tādi krikumiņi, kuri ir jāsakārto, un tad mēs ķerāmies klāt un sakārtojām. Un tā mūsu doma ir, ka mums ir jāatbalsta uzņēmumi, un mēs dodam šo iespēju arī uzņēmumiem izsūtot e-rēķinus, dodam iespēju, lai arī uzņēmumi var sākt automatizēt šos procesus. Ejam priekšu, un līdz ar to tātad pirmais solis ir nodrošināts izsūtot, un tagad mēs arī gaidām atpakaļ, lai mēs arī paši varam noautomatizēt savus procesus. Tā. Man liekas, ka lieliski pieredze, ka tiem rēķiniem ir jākustās. Nav cita varianta, prakse tikai var parādīt. Kā citos uzņēmumos, ar ko sākāt, kādi bija pirmie soļi pieredze? Varbūt es varu dalīties, ka mēs jau 2021. gadā tādā hibrīda režīmā jau sākam strādāt, jau domājam par rēķinu digitalizāciju. Un tad mums notika tā, ka mums bija operatori, kas praktiski visus rēķinus, ko saņēma, tika viņi digitalizēti un jau ievadīti grāmatvedības sistēmā, lai šīs rēķinas pēc tam ceļot tālāk jau to digitālo ceļu. Tas ļoti atviegloja to procesu, ka tie rēķini vairs neklīda pa kabinetu no kabineta, un tas arī iegūms bija tas, ka, lai ātrāk notiek saskaņošanas process. Tas bija. Un tad, tai brīdī, kad valsts jau sāk domāt par e-rēķinu, mēs tā berzējam rokas un nopriecājamies, ka beidzot varbūt viņš būs tā strukturizēts un digitāls, ka mēs jau varēsim saņemt viņu, mašīnu lasam, un ļoti nopriecājamies par to formātu, un tiešām tas tā apsveicam. Tagad jau praktiski ikdienas apritē jau tas notiek jau raiti, un nav vairs cilvēciskās kļūdas, ko cilvēki pieļauj digitalizējot šo rēķinu. Tāpat pie digitalizācijas mums bija vienmēr jāsagatavo arī šī kopija, ko tomēr gribēja cilvēks redzēt, kā tas rēķins īstā dzīvē izskatījies ir. Tā kā, ļoti daudz atkrīt, un tiešām tas mums kā publiskai pārvaldes iestādē mums ir ļoti plašs arī saskaņošanas cikls tam rēķinam, lai viņš nonāk līdz apmaksai. Un tiešām tad, kad viņš ir digitāls, tas process virzījās ļoti ātrāk caur tiem kabinetiem, tā sakot. Digitālajiem kabinetiem. Jā. Jā, varbūt es atskatoties atpakaļ par to, kā mēs sākām ar šīm pavadzīmēm. Arī bija tā, ka galvenokārt jau tā ideja nāca no tā fakta, ka samazināt to papīra dokumentu apriti. Un tad tas bija kaut kur 23. gada nogale, kad mēs sākām par to domāt. Kā to varētu darīt, meklēt, analizēt arī dažādus risinājumus tirgū, kādi tiek piedāvāti. Jāsaka, ka neko daudz neatradām tajā laikā. Un tad mēs pakāpeniski šo domu attīstot, kopā runājot arī ar mūsu grāmatvedības programmas nodrošinātāju Horizon, nonācām pie sadarbības partnera, kas ir Gudrā noliktava, ar kuru kopīgi pagājušajā gadā izstrādājām šo risinājumu. Šobrīd redzam, ka menedžeri brauc, piegādā preces, paraksta pavadzīmes, nosūtam elektroniski, un ka šis risinājums veiksmīgi darbojas. Jums tas ļoti sens jau īstenībā, tad jau ar EDI formātu un preču apmaiņu. Tad kāds bija tas jūsu sākums? Jā, līdzīgi kā kolēģiem arī mēs, es teiktu,
primāri bija caur iekšējiem procesiem skatīties. Nenoliekšu arī papīru samazināšana bija svarīga un tam līdzīgi, bet tad Kreso uzņēmuma grupā, kā jau minēju, ir 3 uzņēmumi, un mums bija svarīgi, viņi arī apmainās savā starpā arī ar rēķiniem. Un bija ļoti svarīgi primāri šo te efektivizēt. Un tad nākamais jau solis bija, ko paši darbinieki jau pieprasīja, kāpēc tad mēs ar klientiem arī nevaram līdzīgi vai piegādātājiem arī tāpatās. Un tad jau bija nākamais darbs ar klientiem, viņu izglītošana, ar piegādātājiem, jā. Un arī izgājām dažādus tos attīstības scenārijus, jā, kad mēs sākām vienkārši ar PDF dokumentiem. Tajā laikā arī cilvēki, elektronisks rēķins, jā. Domāju, ka tas ir PDF, bet tas ir tikai, lai aizstātu papīru, nevis šo te automatizāciju nodrošinātu, jā. Un izgājām arī šo te EDI visu ceļu, dažādām integrācijām, tām transformācijām, lai varētu, tagad jau ir PayPal formāts pieejams, tāds standarts, jā, bet, teiksim, es varu padalīties ar pieredzi, par cik mums ir krāsu ražotāji, piegādātāji no Eiropas, jā. Diemžēl tā situācija nav pozitīva, jo esam runājuši tur no Itālijas, Vācijas, citiem piegādātājiem, viņi par tādu PayPal vispār neko nav dzirdējuši, lai gan tas jau ir Eiropas Savienības standarts jau cik gadus. Tā kā ir izaicinājumi. Eiropa vēl ir priekšā, bet tas ir forši, kad runājat un dzirdat, jo mēs dzirdam arī labos piemērus, kura apmainās jau var, bet, protams, jā, tas ir no valsts uz valsti, kur tas PayPal ir vēsturiski bijis vairāk pieņems vai nē. Droši vien tādā, jūs tomēr visi pārstāvat celšaši liels uzņēmums, tad mēs sakam, mums vajag darba grupu vai kādu, droši vien kādam mazākam uzņēmumam, tomēr jāapsēžās un ar sevīm jāparunā, par to, ko tad es īsti daru, bet tas, ko es dzirdu, man liekas, vairāk nevis minēju, kad satiekās šīs dažādās lomas, un es izmantošu iespēju, Dzintar, ka mums ir IT cilvēki atbraukuši, kāda bija tā jūsu pieredze? Parasti IT un grāmatvedība runā ļoti dažādās valodās, un kāda bija tā jūsu pieredze, palīdzējāt, skaidrojāt varbūt kaut kādas tehniskākas lietas grāmatvedībai vai otrādā, kā jūs veidojāt to sadarbību? Jo izklausās, ka viņi ir cieša. Jā, tas jau ir no laika sākuma jau iegājies tāds posms, kad tomēr IT un grāmatvedība kaut kā diezgan sinhroni strādā, jo, ja nemaldos, tas arī viens no pirmajiem vispār procesiem, kas vispār datorizācijā bija tieši grāmatvedības process. Automatizācija un digitalizācija. Un sākot par šo e-rēķinu izstrādi, tur arī bija tas, kad mēs kā IT darbinieki mēģinājām kliedēt tos mītus grāmatvežiem par to, ka viņi vairs neko neredzēs, kāds tas rēķins izskatās, tur ir kaut kādi strukturizēti dati, kas tie tādi ir. Mēs to mēģinājām viņiem kliedēt šīs bažas un arī kā viņi saņems to, kā ienāks, kur. Tas bija tāds. Mums pašiem arī tas bija tā kā izaicinājums. Bet, esam tur, ko ir. Vispār esam priecīgi par to, ko esam paveikuši un redzam tos augļus tam procesam. Jo tiešām tas process ir jau dzīvo savu plūsmu. Labi. Tas, man liekas, ir lieliski, kad ir tie IT kolēģi, ar kuriem izdodas runāt vienā valodā un sadarboties tādas tur zelta vērtē. Tā kā paskatāmies, kur mūsu uzņēmumos ir tie IT kolēģi, jo viņi tiešām var palīdzēt tajā, jo šis vairs nav tikai grāmatvedības process, šis tiešām ir arī tāds sistēmisks un ar informāciju tehnoloģijām sasaistīts process. Es klausos un dzirdu ļoti bieži jautājums ir, uz tiem e-rēķiniem mēs skatāmies, kā likumdošanas prasība, vai tā tomēr ir iespēja kaut ko automatizēt. Es tajos jūsu stāstos dzirdu daudz šo no papīra atteicāmies, digitalizējamies, tad tomēr vairāk slēdzamies uz to automatizāciju jau tur, kur jūs šobrīd esat. Ja ir tā sajūta, ka nav likumdošanas prasība, tāpēc daram. Es varētu papildināt to un teikt, ka tiešām tas... Jāsaka, paldies, ka tomēr mums kā obligātā norma, jo ieviešot šo procesu tiešām redzam, ka
Un paldies, kad arī tas formāts tika izvēlēts tāds, kas jau ir tāds starptautisks atzīts, ka nav mums pašai Latvijai savs formāts, ka mēs tomēr, es ceru, ka tas nākotnē arī uzņēmējiem palīdzēs veikt savus tirzniecības Eiropas ietvaros jau izmantojot šo konkrēto formātu. Tas nozīmē, ka mēs neesam vienīgie, kas to pie kā būtu jāturās. Es varu padalīties arī par Kraso pieredzi. Kraso uzņēmums jau izsens ir bijis inovatīvs ne tikai arī caur tiem produktiem, ko piedāvā un pakalpojumiem saviem klientiem, bet arī iekšējos procesos. Un šajā uzņēmumā IT sen vairs nav kā atbalsta funkcija, bet kā dzinēja spēks. Un arī starp arī grāmatvedību un citiem personāla vadība, jā, tā kā, es domāju, arī tā ir tā nākotne uz uzņēmumiem, kā jāskatās, jā. Un tā panākuma atslēgas tagad, jā. Jā, tas palīdz atrast, pastīties tālāk kā tikai likuma pantu, kurā ir uzrakstīts, ka man kā grāmatvedim ir jārīkojas šādi, bet IT var palīdzēt atrast to jēgu, jā, šim visam un ieguvums droši vien labāks vārds. Jā, un mūsu pieredze noteikti drīzāk ir šī automatizācija, digitalizācija un likumdošanas prasības, bet pastarpināti pēc tam. Bet tas droši vien bija tas pirmais solis, kāpēc un kā mēs sākām skatīties uz šo elektronisko pavadzījumu jautājumu. Jāsaka, ka ne bez izaicinājumiem, un mēs redzam arī no sadarbības partneriem, ka šobrīd ir tāda neizpratne par to, kas ir e-rēķins, kas ir e-pavadzīme, vai tie var būt, vai tas ir viens dokuments, vai tie ir divi dokumenti. Es domāju, ka tur droši vien vēl būs kaut kāds skaidrojošais darbs vajadzīgs šajā jautājumā. Bet varbūt praktiski pieķersimies, jo šis ir tas, ko, man liekas, gan piesakoties mums jautāja, gan es te redzu, ka paralēli iet tas preču piegādes jautājums ir tāds ļoti karsts kartupels, tā teikt. Tad varbūt praktiski pasakot, kāds tad ir tas jūsu, tā preču piegādes dokuments ir tās e-rēķins, vai tur ir vēl kaut kāds dokuments, kā tas darbojas tajā jūsu risinājumā, varbūt kādu iedvesmu arī tajā virzienā doties, ka šis ir labs variants? Jāsaka tā, ka, ja mēs skatāmies uz to kopējo procesu, tad mums ir izstrādāta aplikācija, kurā menedžeris pieņem šīs izrakstītās pavadzīmes. Viņš aizbrauc pie sadarbības partnera. Sadarbības partnerim atdod preci, gan sadarbības partneris, gan menedžeris parakstās planšetē uz šī dokumenta. Un tajā pašā brīdī viņš tiek apzīmogots ar kvalificēto e-zīmogu, tādā ziņā apliecinot, kad šīs preces tajā brīdī, tajā mirklī ir nodotas. Un rezultātā, tad, kad šis process ir noticis, tad tiek nosūtīti, nosauksim, 2 faili. Viens ir PEPL formāta, tātad dokuments, kas ir šis e-rēķins, un otrs ir šī PDF pavadzīme, kura ir apzīmogota ar šo kvalificēto e-zīmogu. Tad šie abi 2 faili tiek nosūtīti sadarbības partnerim. Jā. Jā, un īstenībā Andis iepriekš stāstīja par šiem parakstiem, un XML-us nevajag parakstīt, tad principā, ja sūtam e-pastā, droši vien var sūtīt blakus, un ilgtermiņā ejot uz kādiem automatizētiem kanāliem, tad šādu parakstītu PDF, un īstenībā šajā gadījumā viņš pat nav parakstīts, viņš ir apzīmogots, nevis parakstīts, tad to gan var ielikt iekšā un nodot līdzi kā šo preču piegādes, jo tas ir liels sajukums šobrīd, jo mums tas preču piegādes dokuments ir bijis viens papīrs, kur mēs parakstam, aiznesam uz grāmatvedību, visu ar viņu izdaram. Šobrīd bieži jautā, kā mēs varam digitalizēt abus, vai e-rēķins varbūt, preču piegādes dokuments. Tad man liekas, šeit ir labs piemērs ar parakstīšanu. Esmu dzirdējis, ka ir vēl uzņēmumu grupas, kas Latvijā arī līdzīgi darbojas, un kad šādi tad var nodrošināt arī to preču piegādes apstiprinājumu. Jā.
droši vien mēs tā saldi diezgan stāstam, ka viss ir skaisti un automatizējis. Un droši vien tas viens secinājums mums bieži ir jāstāsta uz ilgtermiņu un īstermiņu. Un man gribētos teikt, ka tie visi kolēģi, kas man blakus sēž, jūs esat nonākuši kaut kur bišķi tajā ilgtermiņa sajūtā. Un man liekas, ka tas ir tas, ko ir vērts atcerēties, kad darot, pētot un ejot uz priekšu, tā situācija paliek labāka un iegūmi tur ir iespējami. Bet tas sākuma ceļš, jūs ik laikam minēt, ir savi izaicinājumi, ir savi grubuļi, kas ir jāpārvar. Saistībā ar e-rēķiniem, man liekas, šī ir ļoti liela grāmatvedības izmaiņa. Es kādreiz minu piemērus, ka mēs no skaitīkļiem pārgājām uz datoriem, tad man liekas, ka šī ir diezgan pielīdzināma pārmaiņas izmērs, kā var teikt, paradigmas maiņa grāmatvedībā. Un tad ir jautājums, kas tagad ar to grāmatvedi, kas ar grāmatveža lomu? Pirmā sajūta parasti visiem ir daudz vairāk darba. Šitas viss ir sarežģīti, varbūt tas ir īstermiņā, droši vien tā ir. Kas tad ilgtermiņā, kas būs grāmatvedis, kad mēs šo būsim izdarījuši? Grāmatvedis bija, ir un būs. Grāmatvedis būs savādāks, jo grāmatvedim būs savādāki darba rīki un darba instrumenti. Atcerieties, bija papīra formā, pārgājām uz failu formātu. Tagad ir cits formāts. Grāmatvedim ir jāpārstrukturē šī domāšana, kā viņš paskatās uz datiem. Tas, kas grāmatvedim ar e-rēķiniem ir ārkārtīgi liels ieguvums, nav dubultā jāpārvada otra grāmatveža vai pārdošanas vadītāju speciālisti sagatavotie dokumenti. Šie dati ienāk mūsu sistēmā. Tas, kas ir jāizdomā grāmatvedim, kā grāmatvedis nokodēs šos saņemtos datus tā, lai šie dati pareizi sakristu konkrētā uzņēmuma, biznesa vajadzībām, peļņas zaudējuma aprēķinu vajadzībām pareizajās vietās. Un tur ir šobrīd vislielākais izaicinājums, plus ir izaicinājums, kā šo ienākošo plūsmu maksimāli saņemt kvalitatīvu, kā datu kļūdas ātrāk nokomunicēt ar klientu, pašiem pie sevis tālāk, un kā tālāk šos saņemtos datus arī padot uz izmaksu atzīšanas procesu, uz saskaņošanu, tālāk uz grāmatošanu un pēc tam jau secīgi, lai varētu klientiem veikt šo te apmaksu. Šobrīd ir ļoti izaicinošs laiks, viešot iekšā šos te e-rēķinus, jo tas ir papildus klāt pamatpienākumiem, jo tev jau pamata darbs nav apstājies, tev ir jādara tas. Papildus ir arī jāmācās strādāt ar šiem e-rēķiniem. Un ir jāpārmācās gan sistēmu lietot, gan skatīties vairāk uz sistēmas datiem. Cilvēkiem vispār ir grūti kaut ko mācīties no jauna, pārņemt kaut ko, bet tad, kad ieskrienās, tad jau ir prieks un ir lepnums, un ja vēl tās lietas sanāk un izdodās, tad vispār ir brīnišķīgi. Bet šobrīd tas ir ļoti, ļoti, ļoti izaicinoši. Nav viegli. Tas apstiprina to, ka tas grāmatveža, tas ir jautājums, droši vien, kur tie grāmatveži ir dzīvojuši. Es pieļauju, ka jūs arī liela daļa, piemēram, elektroniski saskaņojat jau kaut kādu laiku, šeit arī minēja. Ja tas tagad viss ir jāsāk vienlaicīgi, tā digitalizācija, tad droši vien, ka tas ir tāds liels. Un tāpēc jūs arī minat, sākam jau tagad, mēģinam apmainīties jau tagad, jo tās obligātums kaut kad pienāks. Jā. Es varu papildināt varbūt to, ka varbūt tā sākotnēji, kad bija tam grāmatvedim, tad arī bija tā papīra čupiņa, ko viņš saņēma tos rēķinus. Tur bija 10, 20 rēķini, viņš viņus apstrādāja. Tagad tie rēķini visi ir sistēmā, un viņam ir pašam kaut kā viņi jāatrod. Tad tas ir tāds izaicinājums arī tā grāmatvedim. Tomēr meklē to, kas attiecās uz viņiem. Mums tā kā ir vairāk grāmatveži, ir arī sadalīts lomas, katram grāmatvedim ir, un tad ir tas atsī. Varbūt ir no tādiem rēķiniem. Tā darba ikdiena mainās, jā. Es varētu mazliet citu aspektu minēt, par cik pārstāv tādus pārdošanas uzņēmumus ar fiziskām precēm.
Mūsu izaicinājums, es teiktu, grāmatveži ir ļoti priecīgi. Es domāju, ka viņiem tieši darba apjoms un vispār tā kvalitāte uzlabosies un samazināsies darba apjoms. Izaicinājumi ir tieši loģistikas pusē, jo no vienas puses rēķini tad atvieglo šo te preču saņemšanas dokumentu ievadi sistēmā. Bet organizējot loģistikā, piemēram, ja fiziski atbrauc mašīna, izkrāja preci un noktos darbiniekam ir jāpārskata vai ir sakrīt ar to, pagaidām nav atrasts tehnoloģisks risinājums, lai tādu starp pasūtījumu un rēķinu nodrošināt šo vidusposmu, lai varētu noktos darbinieki un līdz loģistikai atsekot, kas ir piegādāts un kas nav piegādāts. Jā. Un tur dažkārt ir papildus soļi jāveic, kas atkal samazina šo e-rēķinu iegūmu kā tādu. Jā, tas man liekas, ka izskan daudz kur un skaļi, kad gadījumos, kur ir preču piegāde, tur šobrīd ir vislielākais apjukums ar to, kā tad ar šiem dokumentiem darboties. Pie pakalpojumu rēķiniem tas process spēj iekustēties ātrāk un veiksmīgāk. Un daudz, man liekas, gan pie pakalpojumu sniegšanas, gan pie precēm, atslēga ir arī tas, ka šeit nav jūs kā viens uzņēmums, nevarat neko izdarīt. Te minēju, sazinamies ar sadarbības partneriem, risinam, prasam sadarbības partneriem, lai mums sūta e-rēķinus, sūtam viņiem, lai viņi var pamēģināt, kā tas izskatās. Vai ir sajūta, ka mainās arī tas, kā tiek komunicēts un par ko tiek runāts ar sadarbības partneriem? Ik pa laikam mums arī jautājumos parādījās, man sadarbības partneris prasa šitā, vai tas var būt kaut kāds jau nosacījums sadarbībai, kad mēs darbojamies šādi un vēsturiski droši vien ir kaut kāda elektroniska formāta bijuši lieliem spēlētājiem tirgu. Kā šīs attiecības, komunikācija, kāda ir tā nākotne, varbūt ir arī kaut kāda pieredze, kur ir tāda labā pieredze, mēs ar sadarbības partneriem darām šādi. Es domāju, ka pie jebkuriem jautājumiem un mūsu pieredze tāda bija, sēžamies pie viena galda un runājam. Un es jau te aizkulisēs minēju par šo te strukturēto PayPal rēķinu, kurā nav ietverts GLN numurs, kas ir ļoti svarīgs vienam no mūsu sadarbības partneriem. Un, lai mēs šo te problēmu varētu risināt un ar risinājumu iet uz priekšu, sēdāmies pie viena galda, runājām, meklējām risinājumus. Šobrīd pagaidu risinājumu esam atraduši. Tā kā es teiktu, noteikti ir vajadzīgas šīs sarunas, jo visiem tas ir kaut kas jauns un katram ir savas sistēmas, savi jautājumi, bet visi jautājumi ir izcināmi. Vēl kādas pieredzes ar sadarbības partneriem? Es varētu minēt to, ka sadarbības partneriem mēģinām vienoties, kā. Šis gads mums bija tāds jauns izaicinājums, jo mums ir vīda prasība e-rēķinu nosūtīt arī kopiju viņiem. Tāpēc mēs šogad vairāk fokusējamies uz to, ka mēs jau ar partneriem jau mēģinam atrast šo elektronisko kanālu, vienoties par to, kā mēs viņiem izsūtīt. Jo, kā zinām, tad uz e-adresi sūtot e-rēķinus jau viņi automātiski atspoguļās vidam. Un, lai nebūtu šis manuālais pārvadīšanas darbs, mēģinam primāri pierunāt sadarbības partneri izmantot šo. Jautājumos tiek minēts, un kā ar tiem 1000 tiek galā. Ar katru droši vien nevar parunāt, ar katru nevar sazināties. Tur vienmēr ir jautājums, droši vien, mēs arī minējam, katrs ar katru varam vienoties, protams, ka varam virzīties arī uz kaut kādu skaidrāku sistēmu kopumā, ka varbūt ar katru mums nevajag aprunāties, bet es domāju, ka tas neatcels to, ka savā starpā ir jārunā. Man liekas, ka ļoti labs piemērs minējāt. Un droši vien par to, kā valstiski veidot sistēmu, to mēs atstāsim nākamās diskusijas dalībniekiem parunāt un šobrīd meklēt risinājumus un sazināties un komunicēt. Tad darba grupiņa ne tikai iekšienē, bet arī sadarbības partneris aicināts. Es varbūt tās papildināt varētu, atskatoties uz to mūsu pieredzi, kad svarīgi ir tā sākotnējā komunikācija, jo pagājušā gadā, kad mēs sākām domāt par šo projektu un ideju un kā to realizēt, mēs arī proaktīvi informējām savus sadarbības partnerus, ka mēs strādājam pie tāda risinājuma.
kur rezultātā, ko mēs plānojam izdarīt un pie kā nonākt. Lai nav tā, ka jūs esat izstrādājuši risinājumu, jūs tagad viņu gribat ieviest, un tad tikai jūs saviem sadarbības partneriem par to dodat ziņu. Tā kā, droši vien proaktīvi jau laicīgi informēt par saviem plāniem un mērķiem, un tad tas noteikti noved pie labāka rezultāta. Tu minēji, kad prasat sadarbības partneriem, lūdzat ērēķinu sūtat un tā tālāk. Tas ir tāds vēsturisks komunikācijas, ka jums jau ir iegājies, ka jūs komunicējat ar partneriem, vai tas tagad ērēķini to vēl vairāk pagrūda? Tā kā kāda ir tā jūsu? Šobrīd attiecībā uz ērēķiniem pagrūda, jāatzīst pagrūda, jo mēs ārkārtīgi gribam automatizēt pie sevis uzņēmumā procesu. Mēs gribam, lai šie ērēķini ir kvalitatīvi un lai mums tas process aiziet, kā gauja plūst strauji un labi. Un lai to izdarītu, mēs jau šobrīd lūdzām, jo mēs, protams, esam arī nobažījušies, vai 28. gadā mēs spēsim to lielo apjomu uzreiz paņemt pie sevis uzņēmumā, tāpēc ir jāiet pakāpeniski. Un mēs arī vēl neesam gatavi pilnīgi visus klientu rēķinus sev uzņemt e-rēķinu formā, tāpēc mēs aicinājām klientus lūguma formā sūtīt. Mums ļoti daudz klienti ir atsaukušies, mēs esam ļoti pateicīgi mūsu klientiem par to. Un šādi saņemot e-rēķinus, mēs varam identificēt ļoti daudzas lietas, kuras mēs paši varam izmainīt, bet kurus mēs arī varam nodot ziņu, piemēram, valstī, ka mums standartā ir nepieciešams kāds precizējums, kāds uzlabojums, jo mēs nevaram noautomatizēt procesu, ja šajā standartā nav paredzēta vieta, lai to varētu izdarīt. Tā. Jā, tur pareizi vēl pie vēl iesaistās šis, kad tas, ka jūs ar savu sadarbības partneri vēl nenovienojaties, nenozīmē, ka nākamais jaunais sadarbības partneris arī spēs jums nodot tā kā ir runāts. Es skatos uz pulksteni, mūsu laiks iet uz beigām, un droši vien noslēgumam mēs runājam par pašiem sākumiem, un tur, kur esat šobrīd, un daudz klausītāji klausās, un jautājumi es redzu birst un visādi, un dažbrīd ir tāds jūtas, vienkārši pasakiet, kas man jādara un dariet, bet tad varbūt kaut kāda viens padoms, darbība, ko vēlties iedot tiem citiem. Varbūt tas ir maziņš, varbūt tas ir liels. Mēs taču šoreiz tādi lielāki, tāpēc, ka jums ir šobrīd pieredze vairāk nekā maziem uzņēmumiem. Ko darīt? Nezinu, rīt, nākošmēnes, šogad, kas ir tā kaut kāda lieta, kā sākt? Un kur virzīties? Kā sākt? Jā. Kādu sāciet? Sāciet ar vēsu prātu, drosmīgi. Sāciet, kā sākt? Tātad pirmais uzdevums, kā es varu nosūtīt klientam e-rēķinu. Ja es pati nezinu atbildes, es dodos pie programmas izstrādātāja, uzdodu viņam šo jautājumu, nesaņemu atbildi, dodos uz valsts ieņēmuma dienesta portālu, meklēju atbildes, kā to izdarīt. Latvija LV varu sagatavot e-rēķinu, dodos tur. Pamēģinu viņu sagatavot. Jums viņš nav jānosūta. Pamēģiniet tur viņu sagatavot. Sāciet darīt un papildus saviem ikdienas pienākumiem atvēliet tam laiku, lai jūs varat sākt skatīt šo soli, kā varat izsūtīt saviem klientiem e-rēķinu. Un tad to pierakstiet, lai jūs varat visam savam procesam, jo sākot domāt, ķeroties klāt, jūs sapratīsiet, tur kaut kas nesanāk, bet ko es tur varu darīt? Respektīvi, mēģiniet un dariet. Vispirms izējošos rēķinus, e-rēķinus, un tad ķerieties klāt, kā jūs varēsiet saņemt šos e-rēķinus, kā jūs varēsiet atvieglot savu darbu, lai jums ātrāk tā diena paiet, un jūs varat veltīt vairāk laika kontrolēm, atskaišu sagatavošanai, vadības atbalstam ar operatīvo informāciju, lai vadība var pieņemt strateģiskos lēmumus. Vēl jums veiksmi! Es varētu turpināt. Man būs divi ieteikumi, viens auditorijai un viens izmējai. Auditorijai ļoti vienkārši neatlieciet uz pēdējo brīdi, jo laicīgāk sāksiet, noteikti procesa gaitā būs daudz jautājumu, neskaidrība, un tad jums būs laiks atrast šos te atbildes un pieslīpēt procesus vai tehnoloģiskos risinājumus atrast. Un otrs ir Vizmai, paldies arī par jūsu darbu līdzinējo, bet turpiniet, un kā viens no ieteikumiem padomājiet arī, kā realizēt e-čekus, e-rēķini būs, ko darīt ar čekiem.
Es varētu papildināt arī to, ko jau izteicā, ka vajadzētu iedrošināt un sāciet varbūt ar maziņu, atrodiet klientu, ar kuru jūs varat jau veidot šīs attiecības un samainīties ar rēķiniem elektroniski. E-rēķina, es domāju, starts ir ļoti labs. Tas ir labs materiāls, uz kuru veidot jau tālāko attīstību tieši. Un es domāju, ka būtu ļoti daudz jāpaudzē vēl ar procesiem un ar iespējām, ko e-rēķins arī varētu nākotnē piedāvāt. Kaut vai tie paši pieņemšanas nodošanas akti, jo rēķins jau vien nav. Mums diezgan liels process vēl notiek pēc tam backendā, ko ir jāsavāc dokumentu paketi, kas pavadoši ir visam tam rēķinam. Un būtu labi, ja tas kanāls arī būtu atvērts arī šādām iespējām saņemt arī šo dokumentu paketi. Nu, ko es no savas puses pārskatiet savus procesus un tad, kad jūs ķerieties pie darba, varbūt paskatieties, pameklējiet uzņēmumus, kas jau ir ieviesuši, mēģiniet satikties, aprunāties, pajautāt atbildes uz saviem jautājumiem, nebaidieties. Paldies, es dzirdu, sākt darīt, meklēt padomdevējus, labas sadarbības partnerus, varbūt draugus kādā vakarā pajautāt. Un galvenais ir sākt. Tā kā paldies jums liels par pieredzi, par iedvesmu. Es gribētu teikt, ka šis noteikti bija iedvesmojoši, ko jūs stāstījāt. Un pēc mazas pauzītes jau atgriezīsimies ar nākamo diskusiju. Paldies!